pastāstīt nedaudz vairāk par naturālu balansu kokteļiem un zupām. Var iet tālāk. Tātad it kā kompānija ir uztaisījusi tādu kā Wellness akadēmiju, kas ir tieši par wellness produktiem, kur vairāk tiek pastāstīts, bet tātad šajā te video es jums izstāstīšu tieši vairāk, kā veidot veselīgu dzīvesveidu tieši ar kompānijas piedāvātiem produktiem. Tālāk. Tātad šodien es jums pastāstīšu par naturālu balansu sēriju. Kā jau minēju, tie būs kokteļi un zupas. Bija arī kompānijai batoniņi, bet tie, diemžēl, vairs nav pieejami. Ļoti iespējams, kaut kad varbūt arī atgriezīsies. Skatīsimies. Tātad, jā, tad šeit ir daži jautājumi. Vai jūs atpazīstat sevi? Uzdodiet sev šādus jautājumus. Vai reizēm neēdat brokastis, vai dienas laikā izlaižat ēdienreizes? Jūs atbildat vienkārši jā vai nē pie sevīm. Uzskaitiet, tas ir priekš jums. Vai jums bieži ir sajūta, ka vēlties uzskodu, lai gūtu enerģiju, kaut ko saldu, kaut kādu končiņu vai kaut kādu kārumiņu, piemēram? Un vai bieži jūs pārēdaties, un tad jums rodas smaguma sajūta un vēders ir uzpūties? Es nezinu, jūs paši zinat, ko jūs atbildējāt šobrīd uz šiem jautājumiem, bet lielākā daļa cilvēku apzinās sevi vienā vai vairākos no šiem gadījumiem. Un ir tā, ka mēs ļoti bieži esam pārāk aizņemti, un vienkārši mūsu uzturs un nobīdam to mūsu uzturu un veselību prioritāšu sarakstu apakšā. Pat ja mēs apzināmies to, ka tam ir liela nozīme. Nākošais. Jolantīna, nākošais slaidiņš. Tātad, nākošais mēs parunāsim par glikēmisko indeksu. Kas tad tas ir par zvēru un kāpēc mums to vajadzētu zināt? Tātad produkta glikēmiskais indeks, tas ir rādītājs, cik ātri un cik augstu paceļas cukurs, jeb glikozes līmenis asinīs pēc ogļhidrātu saturošas maltītes. Tātad, kas ir ogļhidrātu saturoša maltīte? Tā ir visa maize, makaroni, saldumi tā skaitā, vai jebkādi citi produkti, gandrīz visi produkti, ko mēs lietojam uzturā, satur ogļhidrātus. Bet ir produkti, kas satur šos te ogļhidrātus mazāk, un ir produkti, kas satur šos ogļhidrātus vairāk. Tātad, ja ogļhidrāti ir satur mazāk, tātad glikēmiskais indeks arī ir zemāks. Un tos sauc par lēnajiem ogļhidrātiem, un tie nodrošina stabilu cukura līmeņa pieaugumu asinīs un ilgstošu enerģiju. Savukārt pretēji tie produkti, kam ir augsts šis glikēmiskais indeks, satur daudz vienkāršos ogļhidrātus. Tātad šeit ir atšķirība, ir lēnie ogļhidrāti un ir vienkāršie ogļhidrāti. Un lietojot produktus ar augstu glikēmisko indeksu, cukuru līmenis asinīs strauji paaugstinās un sasniedz maksimumu. Un tam drīz seko kritums un arī enerģijas zudums, un tad uznāk tie brīži, kad mums gribās to končiņu, to būciņu, to smalkmaizīti apēst. Šeit ir arī, jūs redzat prezentācijā, kā strādā produkti ar zemu glikēmisko indeksu un kā strādā produkti ar augstu glikēmisko indeksu. Jolanta, var tālāk. Tātad nākošais naturāla balanss sērija. Tātad šie ir tie mūsu kokteļi, ko jūs noteikti esat ievērojuši arī katalogā. Un es varu jums pateikt, kad kokteļiem un arī zupām ir augsts
proteīnu saturs un zems glikēmiskais indeks, un tāpēc tie palīdz saglabāt līdzsvarotu cukura līmeni asinīs un nodrošina ilgstošu sātu sajūtu bez liekajām kalorijām. Un ir tā, ka citiem tiešām gribas to figūru saglabāt skaistu, un citiem varbūt arī nomest svaru. Tad Jolanta var tālāk iet. Profesors Stigs Stēns ir šo te kokteļu izstrādātājs un arī zupas izstrādātājs, un vispār viņš ir kardioķirurgs, ja nemaldos. Viņš pārstāda sirds transplantācijas, plaušu transplantācijas, un vienkārši viņa pacientiem bija nepieciešams ideāli sabalansēts uzturs, lai atgūtos pēc operācijām. Un viņš kopā ar kolēģiem izstrādāja Natural Balance kokteļa formulu. Un veselie cilvēki, kur izmēģināja kokteļus, jūta daudz mazāku izsalkumu un pat zaudēja arī svaru. Un tad pēc pāris gadiem nāca arī šī Natural Balance zupa un arī dažādas garšas šiem te kokteļiem, un 10,000 cilvēku visā pasaulē, desmitiem tūkstoši cilvēku visā pasaulē ir zaudējuši svaru pateicoties Natural Balance kokteļiem un zupām. Jā. Tātad šie ir vecie iepakojumi, šādi iepakojumi mums bija pirms neilga laiciņa, bet šobrīd jūs varat viegli atrast šos te wellness kategorijā šos te produktus, jo tie tiek likti, tie nav izmētāti pa visu katalogu, bet tie tiek likti, tā teikt, konkrētās lapas pusēs katrā katalogā. Un tātad Natural Balance kokteļus un zupas var apvienot ar regulārām fiziskām aktivitātēm, un tie var palīdzēt samazināt šo te svaru. Tas ir tā, kā es jums minēju, tiem, kam ir šis te liekais svars, tas var palīdzēt samazināt, bet šos te kokteļus un zupas var lietot arī veseli cilvēki. Un ir pētījums, ka cilvēki ar lieko svaru vai aptaukošanos zaudēja vidēji 7,5 kg 12 nedēļu laikā, izmantojot tieši wellness kokteļus un zupas. Un tātad tauku masa samazinājās vidēji par 5–6%. Un visu šo svaru samazināšanu ļoti rūpīgi novēroja arī Oriflame šie te uzturs speciālisti. Tāpēc, ka kokteļi un zupas ir radīti, lai palīdzētu jums sasniegt divus mērķus. Tātad samazināt svaru un dzīvot veselīgi. Jā, Jolanta jau parādīja. Tātad, jā, vot šito atstāja Jolanta. Tātad jūs redzat tagad 5 galvenās Natural Balance kokteļu un zupas priekšrocības. Tātad tā ir svara samazināšana, ja jums tas ir nepieciešams, un tie palīdz samazināt kaloriju daudzumu un nezaudējot nepieciešamo barības vielu daudzumu, kas arī ir ļoti svarīgi, jo brīžiem mēs varam nošaut garām ar dažādām cita veida diētām un tādā veidā neuzņemot nepieciešamās barības vielas. Tātad tām ir unikāla formula. Augsts proteīnu saturs, zems tauku saturs, pulverveida produktā ar lēnajiem ogļhidrātiem, un tos var lietot katru dienu, un cik vien ilgi vēlaties, tam nav ierobežojums. Tātad augsts proteīna un šķiedru vielu saturs. Tas nodrošina ilgāku sāta sajūtu, un arī atkal mēs neuzņemam šīs liekās, jeb tukšās kalorijas, un šiem produktiem ir 100% dabīgas sastāvdaļas. Tās nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesatur mākslīgās krāsvielas un nesatur arī konservantus. Un, kā jau minēju, lēnie ogļhidrāti. Tie atvieglo savukārt svara samazināšanos un nodrošina zemāku cukura un insulīna līmeni asinīs. Tālāk variet.
Tātad šo te sēriju ir izstrādājuši pasaules vadošie Zviedrijas zinātnieki, un kokteļa formulu ir izstrādājis profesors Stigs Stēns un viņa kolēģi Igelosas zinātniski pētnieciskajā centrā Zviedrijā. Tātad mūsu kompānijai ir pašreiz savs zinātniski pētnieciskais centrs, kur tiek veikti pētījumi par uzturu un dzīvesveidu, un tie tiek gatavoti ražotnē, kas ir ieguvusi HACCP certifikāciju, tas tulkojumā ir riska analīzes un kritisko kontrolu punktu programmas vērtēšanas sistēma. Es nezinu, vai tas jums kaut ko izsaka, bet tas ir viens no kvalitātes standartiem, un arī slaidā jūs varat redzēt šos te cik tur ir kvalitātes standarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvalitātes standarti, ko ir saņēmusi šī te produkcija. Un tā tad arī tikai dabīgas barojošās sastāvdaļas. Jo, piemēram, kokteļi ir izgatavoti no dabīgiem produktiem, piena, olām, zirņiem, āboliem, mežrozīšu, paaugļiem un cukurbietēm. Tā kā, lai mūsu produkti arī būtu pēc iespējas ekoloģiski tīrāki un dabīgi, garšīgāki, tajos izmantots ir tikai dabiskās smaržvielas un tikai dabiskās krāsvielas, piemēram, biešu pulveres zemeņu kokteili vai kakao pulveres šokolādes kokteilī. Un ir 3 proteīnu avoti. Jolanta parādīja to slaidu, redz, kur var redzēt, tātad tas ir piena sūklis, zirņi un olas ir 3 proteīnu avoti. Tagad var iet tālāk. Tātad šeit jūs varat apskatīties, kāda ir uzturvērtība Naturā balans kokteļa vienā porcijā un Naturā balans zupas vienā porcijā. Ja respektīvi mēs varam redzēt, ka 70 kalorijas ir vienā ābolā, un gan zupa, gan kokteilis satur aptuveni tik daudz kaloriju. Tā kā jums ir izvēle, vai jūs launagā uzēdīsiet būciņu vai smalkmaizīti, vai apēdīsiet wellness zupas šķīvi, vai izdzersiet glāzi kokteļa. Tālāk variet. Un šeit es esmu nonākusi jau tuvu noslēgumam, jo ir tātad biežāk uzdotie jautājumi, un, lai jums būtu mazliet skaidrāks, es arī jums atbildēšu uz šiem jautājumiem. Tātad pirmais vecums ir, no kāda vecuma var sākt lietot šos te kokteļus. Un tad es jums varu pateikt, ka šos kokteļus var lietot no 3 gadu vecuma. Tie ir droši. Tikai tiem ir, no 3 līdz 7 gadiem ir 1/3 porcijas naturāla balansa kokteļa, no 7 līdz 11 ir pusporcija naturāla balansa kokteļa. Tur, respektīvi, šis te kokteļa daudzums ir jālieto mazāks nekā pieaugušam cilvēkam. Un tā, nākošais jautājums. Tātad es vingroju, eju uz trenižieru zāli, vai varu lietot Naturā balans kokteili un citu tirgu pieejamo proteīnu ogļhidrātu maisījumu vietā. Tad es jums varu atbildēt, ka jā, pilnīgi noteikti jūs varat lietot šos te kokteļus, ja jūs vingrojat un ja jums ir fiziskas aktivitātes ikdienā. Vai Naturā balans kokteils ir piemērots diabētiķiem? Kāds ir tā cukura saturs? Tā, Naturā balans kokteili var lietot arī cukura diabētiķi, jo šis te cukura līmenis, kā jau es minēju, ir ļoti zems šis te glikēmiskais indeks, un kokteils satur Eiropas Savienībā apstiprinātu saldinātāju sukralozi, un tas ir tāds pulveris, ko it kā iegūst no cukura, bet viņš ir daudz veselīgāks.
un tas neizraisa spēcīgu insulīna reakciju un ir 600 reizes saldāks pat par parasto cukuru, bet kokteili ir izmantots pavisam niecīgs daudzums. Ja jūs gribat zināt precīzi, 0,07% vienā porcijā būtu tas cukuru daudzums. Un man ir pārtiks produktu nepanesamība, alerģija, vai es varu lietot Natural Balance kokteili. Šeit laikam ir tā, kad ir jāpakonsultējās noteikti ar ārstu pirms lietojot šo te kokteili, jo citiem ir alerģija no olām, citi nepanes pienu. Tā kā, ja jums ir kāda no šīm te alerģijām, noteikti es ieteiktu pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu, vai jūs varat lietot uzturā šo te kokteili. Un vai es varu lietot Natural Balance kokteili grūtniecības laikā vai zīdinot bērnu ar krūti? Jā, Sindija jau atbildēja, ar laktozes nepanesamību nevar lietot kokteili. Jolanta, varbūt tu man vari pieslēgties un izstāstīt par šo te pēdējo jautājumu, jo es īsti nezinu, vai tik precīzi mācēšu atbildēt par pēdējo jautājumu. Principā kokteilis ir tā kā ēdiens, un tur nekādas vielas nav tādas, ko grūtniece neēstu normāli, uz šķīvja. Vai tas ir piens, vai tās ir olas, vai tie ir zirņi, vai jebkas, vai ābols. Nav šeit neviena tāda viela, kas varētu grūtniecei izraisīt kaut kādas blakus parādības. Jo, principā, tas mums ir jāuztver kā ēdiena papildinājums. Tas nav nekas tāds, no kā vajadzētu bīties, baidīties vēl jau vairāk, jo tas ir 100% dabīgs, un tur tas pat ir labi, jo caur mātes pienu, tā kā šim kokteilim ir arī omega-3 klāts, pateicoties olām, un bērniņš saņem omega-3 tikai un vienīgi caur mātes pienu, tad tas pat ir ļoti labi. Jo proteīns ir, es droši vien, kad vēl vienu webināru taisīšu par šo tēmu, tad es jums dziļāk arī par to pastāstīšu. Viennozīmīgi atbilde ir jā. Jā, labi, paldies. Labi, tad vari pāriet uz nākošo slaidu, un tie būs biežāk uzdotie jautājumi tieši par Natural Balance zupām. Tātad pirmais jautājums. Vai es varu lietot Natural Balance zupu, lai aizstātu ēdienreizes? Šeit laikam mēs atšķiramies no citām tiešās tirdzniecības kompānijām, ka ar zupu īsti nevajadzētu aizstāt veselu ēdienreizi. Mēs šo te zupu varam vienkārši ēst kā papildinājumu ēdienreizēm. Piemēram, mēs varam ēst gan zupu kopā ar salātiem vai kaut kādu pilngraudu maizes šķēlīt. Mēs šai zupai varam pievienot klāt tur sarīvētu sieru, grauzdētus grauzdiņus vai kādu tomātiņu iegriezt iekšā. Mēs šo zupu varam papildināt un varam to kā, tā ir tāda viegla ēdienreize, un šo te zupiņu ir iecienījuši tieši tie cilvēki, kas vēlās nomest kādu lieku kilogramu. Nākošais, no kāda vecuma var sākt lietot Natural Balance zupu? Zupu arī var lietot no 3 gadu vecuma, un, ja nepieciešams, porcija var būt mazāka, un to var uztaisīt, es tā kā saku, vājāku nedaudz. Atkal jautājums par pārtiks nepanesamību un alerģiju, vai varu lietot, piemēram, šo te zupu. Tātad, ja ir alerģija pret kādām no šī te produkta sastāvdaļām, tad, protams, nav ieteicams šo te produktu lietot uzturā, bet zupas nesatur piena, proteīnu un olas, jo tie ir visizplatīgākie alergēni. Tad zupas nesatur šos alergēnus. Un tās nesatur arī glutēnu un laktozi, bet sastāvā ir soja. Šīs zupas ir piemērotas arī vegāniem. Uz zupām ir Vegan Society zīmogs, kas ir vēl viens kvalitātes standarts, kas liecina par to, ka produkts ir
kvalitatīvs. Nākošais tātad. Es slimoju un lietoju medikamentus. Vai es varu lietot naturālu balansu zupas? Zupas var uzskatīt par parastu pārtikas produktu, un to var lietot saskaņā ar to, kā uz iepakojuma ir norādīta informācija. Un, protams, ja ir nepieciešama sīkāka informācija, vai jūs tiešām uztraucaties, vai jūs to varat lietot, tad jūs, protams, varat pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu. Nākošais atkal par to pašu diabētu. Vai zupas drīkst lietot diabēta slimnieki? Zupas drīkst lietot diabēta slimnieki, jo tām, kā jau teicu, ir zemes glikēmiskais indeks. Viena porcija satur tikai aptuveni 10 līdz 12 gramus ogļhidrātus, un no tiem 4 līdz 6 grami ir vienkāršie cukuri. Un, ja jūs, protams, vēlaties lietot zupu kā palīga līdzeklis svara samazināšanai, noteikti pirms tam būtu jākonsultējas ar ārstu. Tas ir tad, ja jums ir diabēts vai jums ir kāds pazīstams, kas jautā, tad jūs varat viņam šādu informāciju nodot. Jo svara zudums var ietekmēt vajadzību pēc insulīna vai arī kaut kādiem citiem dzeramajiem medikamentiem. Tā, man ir augsts asinsspiediens. Vai es varu lietot naturālu balansu zupas? Tātad ņemiet vērā, ka zupas satur sāli un tādēļ nav piemērotas cilvēkiem, kuri ievēro sāls daudzumu ierobežojošo diētu. Ja jums nav ieteikts samazināt uzņemto sāls daudzumu, jūs varat lietot šo te zupu. Es gan nemācēšu jums atbildēt, kā sāls daudzums iespaido asinsspiedienu. Jolanta, varbūt tu par to kaut ko zini. Nē, tik smalki nē, Nav bet Jolanta, acīm redzot, ietekmē. Jā, skaidrs. Tātad nākošais. Vai pēdējais jautājums, vai es varu lietot naturālu balansu zupas grūtniecības laikā vai zīdot ar bērnu? Jā, jūs varat, kā jau Jolanta teica, tas ir kā ēdiens iz zupas, jūs droši varat lietot gan grūtniecības laikā, gan zīdīšanas laikā. Tās var lietot kā daļu no ēdiena reizes vai kā veselīgu uzkodu. Bet, tomēr, ja jūs vēlaties lietot tās zupas, lai samazinātu svaru, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, bet tas būs tad, ja jūs zīdat bērnu ar krūti. Un es arī uzskatu, ka ņemot vērā to, ka jaunās māmiņas ir ļoti aizņemts un kamēr pierod pie šī te jaunā statusa, ka viss laiks ir jāvelta bērniņam un ka nevar tā uztaisīt ēst, kad grībās, izdarīt kaut ko citu, kad grībās, tad man šķiet, ka šitas zupu maisījums ir ļoti noderīgs, jo vienkārši ir brīži, un arī kokteļi ir noderīgi, jo ir dienas un ir brīži, kad es atceros, kad mans dēls bija maziņš, es sapratu, ka ir tie brīži, kad vienkārši tev nav laiks paēst, tu attopies kaut kādos 3-4 pēcpusdienā, kad šodien īsti neko neesi ēdis. Tad tādā ziņā koktēls un šīs te zupas ir lielisks risinājums šāda veida situācijām. Tā kā, jā, šodien tas būs viss no manas puses. Es ceru, ka jums šī te informācija bija noderīga, ka kaut kas no šī te visa jums kaut kur nosēdās un jūs turpmāk izvērtēsiet arī iegādāties sev kādu no wellness produktiem, jo tas ir ne tikai svara samazināšanai, bet arī mūsu labsajūtai. Un paldies, ka jūs noskatījāties, paldies, ka jūs bijāt. Un es ceru, ka mēs tiksimies noteikti nākošu nedēļu būs par kādu citu wellness produktu atkal man prezentāciju sagatavot. Es paskatīšos, kā